Nu, sveiki! Tātad šis būs mazliet savādāks video. Es zinu, ka ir noteikti dzirdēts kaut kur, kaut kas. Iespējams, kādam kaut kas ir tam līdzīgs bijis, bet man liekas, ka par šādām lietām ir jārunā, jo tā ir dzīves realitāte. Jo nevienmēr ir just fun un skaisti skati un viss kaut kas tam līdzīgs, bet ir arī tā realitāte, ka tev vajag ar to tik galā. Nu, sveiki, tauta! Šos video es taisīšu kā podcasts. Man tā galvenā doma ir par šiem video, ko es tagad konkrēti brīdī filmēju. Ir redzēt, latviešiem Latvijā ir tāds stereotips par to, ka cilvēki, kas dzīvo Norvēģijā, latvieši, viņiem ir daudz naudas, viņiem viss ir baigi viegli, viņiem viss ir baigi forši, un tā, kad viņi aizbrauc uz tie cilvēki dzīvojošie Norvēģijā uz Latviju, tad nereti tiem cilvēkiem tā kā neapzināti vai tā kā netieši lūdz, lai viņiem uzsauc, lai tā kā to un to, jo, nu, tomēr Norvēģijā tā liela nauda un viss ir viegli un tā, un to jau var redzēt arī pēc sociālajiem tīkliem, kad ir skaisti skati, tur staigā, šitur staigā, ar tādām mašīnām brauc, šitādiem mocīšiem brauc, un nu, viss jau ir skaisti, un kas tu man nevar tagad uzsaukt kaut kādu vienu trauku, kas tu, nu, tā kā neesi cilvēks, vai ne? Kas tev gabals nokritīs no tā. Un tādi stereotipi visu laiku klaiņo, un es neesmu vienīgais cilvēks, kas par šo saka. Man ir ļoti daudz cilvēki, kas Norvēģijā dzīvo, viņi saka precīzi to pašu. Un es esmu mēģinājis vairāk kārt kaut kādas video taisīt, arī YouTube likt iepriekš par to, kāda šeit dzīve tā Norvēģijā, un ko mēs te darām, ko mēs esam, bet es domāju, ka varbūt varētu pamēģināt kādreiz uzaicināt kādu cilvēku, jo tagad es iegādājos vienu mikrofonu, man otrs mikrofons nāk, šis konkrētais mikrofons ir no Temu, bet kvalitāte ir ok, mikrofonam tik daudz pietiek, lai negribētos izslēgt mikrofonu vai nepalikt slikt dūši klausoties. Bet, nu jā, un tā doma ir tāda uzaicināt kaut kādus cilvēciņus, šeit Norvēģijā dzīvojušos latviešus, un vienkārši, lai viņi padalās ar savu kaut kādu pieredzi, ko viņi darījuši Latvijā pirms tam, kas viņi ir bijuši, un kāds viņiem tas ceļš Norvēģijā bijis līdz šim konkrētam brīdim, nu, šim konkrētam laikam. Ar kādām grūtībām saskārušies vai ar kaut kādām lietām un tādā garām. Tas būs vairāk kā tāds dialogs. Šobrīd ir tā, kad man ir viens mikrofons un es esmu viens, un līdz ar to tad pirmais viesis, nu kāds viesis, tad pirmais būs par mani. Tas mans stāsts. Norvēģijā es dzīvoju 3,5 gadus, ja nemaldos, plus mīnus jau. Un tagad es pilnvērtīgi varu saukt Norvēģiju pa savām mājām. Īsumā. Bet vispār man sauc Sandis. Es esmu dzimis audzis Jelgavā. Varētu teikt tīreseņa jelgavnieks. 86. gadā, kad tur viss kipišs gāja ar Černobiļu un visiem tiem, tad, jā, Jelgavas slimnīcā es parādījos un kopš tā laika visu savu apzināto vecumu gandrīz, nu, jā, es esmu nodzīvojis Jelgavā. Protams, ar starplaikiem tas dzīves gājums ir šāds interesants. Ir pastrādāts Skotijā, ir pastrādāts arī Holandē, bet tie ir atsevišķi stāsti, gari stāsti, kur arī raibi gājis, un tur varētu veselu stundu katram stāstam veltīt, bet jā. Bet jā, tie ir atsevišķi stāsti, un diez vai es to gribu šajā visā, kas ir saistīts ar Norvēģiju, to iekļaut.
Īsos vilcienos ir tā, ka es esmu Latvijā darbiņos visādos strādājis. Labākos dzīves meklējumos es esmu devies uz sākumā biju Skotijā. Tur man īsti nekas nesanāca. Tur bija garas stundas un sajūta bija, ka tu esi vienkārši lopiņš, kas aizbrauc pelnīt citiem onkuļiem naudu. Un tantēm, turku onkuļiem, poļu tantēm. Un tad bija mēģinājums braukt uz Holandi atkal labākos dzīves meklējumos. Tur arī izgāzās, jo tur bija arī tie paši poļi un turku tantes un onkuļi, kas sabojāja īstenībā lielu daļu dzīves, varbūt arī savā veidā tā kā izmainīja man domāšanu uz dzīvi ar visiem tiem notikumiem. Nu, un, jā, un Tad pienāca tas laiks, es biju izvandies, izskrēdies tā kā pa pasauli riņķī, pastrādājis Latvijā, bet tas jau vairāk ir tā kā autobiogrāfija, tur tas ir atsevišķs stāsts, negribu tā baigi iedziļināties, nav arī baigā vajadzība dotie brīdī. Un izvandoties, izstrādājoties pa Latviju, pa visādām darba vietām un visu kaut ko, es izlēmu pamēģināt vēl pēdējo reizi doties uz Norvēģiju. Jo es esmu bijis Skotijā, es esmu bijis Holandē pastrādājis, un par cik man brālis un māsa dzīvoja Norvēģijā jau kādu laiku, tāpēc es domāju, ka es arī gribētu izmēģināt Norvēģijas stāstu. Tā kā laimi meklēt, savu veidu sprīdītis kaut kāds. Lūk, un, nu jā, un pirmā reize, kad es biju Norvēģijā, tā bija, man liekas, vasara. Es atceros, es meklēju visādas iespējas tikt uz Norvēģiju, un visādas sludinājumus, jo sociālos tīklos bija daudz, un arī CV marketoks, un viss kaut kur bija ļoti daudz, visādi darba piedāvājumi uz ārzemēm braukt un tā. Un viens no sludinājumiem parādījās Facebookā, kā Norvēģijā, Ålesundā meklē palīgus. Nu, tā kā strādnieks koka māju būvniecībai. Un, jā, es sazinājos ar to cilvēciņu un sazvanījāmies, un es prasīju, kas un kā. Viņš teica, ka jā, ir tāda opcija. Viņš prasīja, vai tu esi strādājis kaut ko tādu? Nu, es atbildēju, ka jā, es esmu Latvijā celtniecībā strādājis, kaut ko demolējis, kaut ko mājās, esmu pats sev tur flīzes, licis un tādas lietas, bet, teiksim, ka tādā super celtniecībā kā tādā, nu, īsti nē. Tur, sakas, reģipsīt kaut kādu licis, tur priekš brāļu vai priekš sevis, tur, nu tā, pa sīkumiem. Bet es teicu, ka es ātri mācos, un, nu jā, nu, kad es varētu būt noderīgs. Uz ko man tas čals atbildēja. Es saku, ok, labi, padomās. Viņš pēc kaut kāda laika atbildēja. Es saku, jā, ok, davai. Brauc šurp. Es viņam prasu, kā ir ar dzīvošanu, vai tur ir kur dzīvot. Un tā, viņš saka, jā, tur viss ir kompānija, kurā strādās, tur viss tiek apmaksāts. Nu, neapmaksāts, bet nodrošināts. Maksāt tie pašam vajadzēja. Nu, lūk, un tad es, protams, sakarvāju mantas, iekāpu lidmašīnā, jo es atceros, ja nemaldos, pirmo reizi uz Norvēģiju es braucu īsi pirms tam, kad es noliku savas moču tiesības. Man liekas, iepriekšā dienā es noliku moču tiesības, un nākamajā dienā man vajadzēja jau lidot projām uz Norvēģiju. Nu, lūk, un es aizlidoju, un vai ir moci nopirkt, nav svarīgi. Un es aizlidoju uz turieni, mani sagaidīja čalis, aizveda tur Ålesundas lidostā es ielidoju laikam, un viņš man sagaidīja, lidostiņa tāda maziņa, un nekas baigi īpaši nebija, bet jā, sagaidīja mani, aizveda uz vietu, likās tāds riktīgi draudzīgs čalis un viss, un ierādīja to vietu, un izrādās, ka tur vēl dzīvo latvieši tajā dzīvoklītī mājiņā, vai kur nu bija, un apakšā bija office, un virs office bija tās dzīvamās telpas. Un tur dzīvoja latvieši, lietuvieši daži. Un jā, un tad tur es tā kā iemitinājos tur. Un viņš teica, ka tu man būsi pārinieks, un tā kā
tu ar mani strādās vienā komandā. Es saku, ok, labi, super, viss forši, aizgājām uz ofisu, sakārtojam papīrus, viss parakstīja, visi skaisti un pateica par paldziņām un apmaksājām visu. Forša pirmā darba diena, izdalītas drēbītes, viss un brauc uz darbu, ar darba mašīnīti aizved un pirmā diena. Tas bija netālu, man liekas, no dzīves vietas salīdzinoši netālu. Olvasundā, tur bija koku māja, būvniecība, jo Norvēģijā, man liekas, pārsvarā tikai koka karkas mājas vien ir. Nu jā, un tie pirmie darbiņi bija tādi, kaut ko padod, kaut ko tur savāc, kaut ko pienaglo, kaut ko ieskrūvē, kaut ko tā. Pirmās dienās nebija nekāds baigais presings vispār, uz to visu pasākumu. No viņa puses es darīju to savu kaut kādu darbiņu, vai ne, viņš saprata to, kad es tikko es atbraucis, un jāsaka, Norvēģijā tie instrumenti un tā darba tehnika un vispārējais ir pavisam savādāks nekā Latvijā. Un tā visa tā darbošanās, un tā man bija pilnīgi jauna pasaule. Es vispār neko, tā kā pa lielam man bija viss svešs, tur bija. Ja Latvijā mēs izmantojam āburus, ja, un naglas sitām, tad te jau bija naglu pistolis un viss kaut kādi brīnumi vēl, ar kuriem es nebiju strādājis. Un viena diena, otra diena, trešā diena, ēdām mēs kaut kādā konteinerē blakas, kas tur bija. Pastrādāt tur tās savas x stundas, cik bija, un pēc tam brauc mājās. Tad blakus tur bija veikaliņi, nopērc sev kaut kādu paičoniņu, visu, tā kā riktīgi pa skaisto, vai neliekās, man Norvēģijas dzīve ir sākusies, viss ir baigi forši un pasakaini. Un pagāja kaut kāda nedēļa, 2, man liekas, un tad jau viņam sāka kaitināt visu, ko es daru. Sākot ar to, kā es naglas lieku instrumentos, beidzot to, kad es nesaprotu, kā skrūvēt kaut kādas skrūves kokā, betonā vai kaut kā specifiski vai visādas tādas lietas sāka kaitināt un sāku visu laiku braukt virsū un protams, es esmu cilvēks tāds, kurš baigi nemāk mutu turēt, un es arī iedod bišķi pretī, un tad viņš jau vairāk, un tad sākās visādi strīdi, kašķi un vispārējais. Un tad jau tā strādāšana kopā bija principā neciešama, jo viss, ko viņš deva man darīt, bija tāds, man likās, ka tas bija tāds tā kā pa spīti, lai es ātrāk aizvāktos, lai ātrāk viss tur aprieptos. Man tā likās, varbūt tā nebija, es nezinu, bet man tā likās, ka tā bija. Jo viss, ko es darīju, viss, ko es centos darīt, protams, man daudz lietas nesanāk, un ja tu sāc jaunu lietu darīt kaut kamā, tev sākumā nesanāks, tu daudz kļūdīsies, bet tam darba devējam viņam ir jāsaprot tas, ka sākumā ir jāiegulda tajā cilvēkā, lai kaut kas vispār notiktu. Un līdz ar visiem tiem brīnumiem par to darbu un pēc darba, un tas bija tāds, palikās tāds neciešams laiks, šausmīgi, ka man riebās tas cilvēks, un līdz ar to tev tas darbs arī sāk riepties, jo tev kopā jāstrādā ir. Un tās foršās reizes bija tā, kad man aizsūtīja ar citiem cilvēkiem strādāt, un likās, Dievs, tā ir tīrā pasaka. Strādāt ar citiem cilvēkiem, un es atceros vienu reizi aizsūtīju kaut kādu gandrīz pabeigtu māju, un tur vajadzēja kaut kādas sīkums vēl pielabot, laikam līstītes vai kaut ko tam līdzīgi, jo tās mājas tur cepa tur viena pēc otras. Un tad, kad es tur braucu, tam, man liekas, bija pēdējā nedēļa, ja nemaldos, kas strādāju. Jo es tur nostrādāju tikai mēnesi, un pēdējā nedēļā, kad bija, tad man aizsūtīja citur pastrādāt, un tā vienkārši bija fantastiska vieta, un cilvēki super latvieši. Un atceros, ka tur bija kaut kāds polis blakus mājā, kurš flīzēja. Un tur bija flīzes no pirmā stāva uz otro stāvu jāuznes, kaut kā vairākas kastes. Viņš man saka, klausies, tu negribi nopelnīt? Es saku, davai, jo man ar naudām bija riktīgi īsi, man nebija vēl pirmā alga dabūt. Un es no Latvijas aizbraucu ar kaut kādiem 200 eiro, man liekas, vai kaut kā tam līdzīgi. Un es, katrs piķis, kas ienāca, tas bija baigi svarīgi. Es teicu, ka sanis tās flīzītes, un tas polis man samaksāja tos 500 kronas, man likās, wow, tas ir krūti, es sapratu uzreiz, kad es varu vēl nedēļu izturēt, kad viss ir baigi normāli.
Nu jā, pastrādāju, viss bija riktīgi priecīgi, un pēc tam vienā dienā man pasauc uz ofisu un teica, klausies, zini, mēs dzirdējām, ka tev tur konflikts ir ar to, ka tu tur neatbilst mūsu prasībām, jo tas čalis, pie kura bija aizbraucis, viņš bija riktīgi visādas nesmukas lietas par mani sarunājis, un kā es pēc tam noskaidroju, tad es nebiju pirmais čalis, kas tur bija aizbraucis pie viņa, kam nav sanācis, un tad es sadzirdēju, ka neviens īsti ar viņu nevar sastrādāties ar to čali. Un tad tam man tagad bišķi palika vieglāk, jo es domāju, ka es esmu pilnīgs idiots un es tiešām es neko nesaprotu, jo tajā brīdī, kad tev presē nost un kad tev visu laiku tu saki, ka tu esi sūds, pārnestā nozīmē, tad tu vienkārši to arī jūties tā, ka tu esi pilnīgs idiots un neko nesaprotu un tev ir viss slikti un tā kā tu, lūk, un tad man pateica ofisā, kad diemžēl nesanāks nekas. Un pateica, ja tu būtu sākumā strādājis ar citu Latviju, tad viss būtu skaisti, bet par cik sāk ar to čalu strādāt, un mēs negribam kompānijā, lai tur kaut kādas runas sākās vai kas tur, ko tur. Līdz ar to man pateica, paldies. Es, protams, rakstu zvanu savai draudzenei Latvijā. Es saku, klausies, tāda lieta, tā un šitā. Viņi, protams, pārdzīvo, jo tā nebija pirmā darba vieta, kur sanāca vai nu atlaida, vai nu aizgāja, vai kaut kas tam līdzīgs. Jo man tā filozofija bija Latvijā, vismaz par darba vietām, bija tā, ka es gribu darīt darbiņu, kurš man kaut cik patīk. Bet lielākoties jau tos darbiņus vajadzēja darīt to, kur vairāk maksā, vai darbiņus, kurus tu vari dabūt. Lūk, un tad tajā Norvēģijā, tās naudiņas bija, cik bija pirmo reizi, kad braucu, un nopirka to biļeti lidmašīnas atpakaļ, es atceros, un tajā lidošanas dienā, kad man vajadzēja lidot, viss stulbākais bija tas, ka es biju paprasījis draudzenei, lai atved man ģitāru, lai man būtu foršāk. Sanāca, es biju samaksājis par ģitāru, iepriekšējā nedēļa bija atvesta ģitāra laikam, un nākamajā nedēļā es jau vajadzēja lidot joprojām. Un atkal tā ģitāra jāsūta ir projām ar to pašu kurjeru. tas bija viss stulbākais. Ģitāra bišķi paapzinājās. Bet, tajā lidošanas dienā bija tā, kad mani no rīta agri aizveda. Ļoti agri aizveda uz to lidostu. Un es atceros, bija ļoti augsts laiks. Un mani aizved tas, nevis tas, ar ko es biju tur, kas man paaicinās bija, bet mans dzīvokļu biedrs, riktīgs sakarīgs čalis, un viņš aizveda mani. Viņš saka, klausies, vecīt, es ar tevi nevaru baigi ilgi tusēties, jo viņam darbs bija. Es saku, jā, es saprotu, un es atceros to, ka tā bija maza lidosta, un tā lidosta bija ciet vēl. Man bija kaut kādas stundas, 4, man liekas, vai 3 vai 4 stundas man bija jāgaida, lai lidmašīnas sākumam. Un man bija viens kofers liels, un es sēžu ārā, jo iekšā lidost arī nevarēja tikt. Es sēžu ārā un jūtu, ka man ir augsts, es attaisu koferi, uzvelku vienas bikses, kaut kādas, labi, ka man bija biezās bikses paņemts līdz slēpošanas. Es uzvelku tās, paliek bišķi siltāk, ok. Pēc tam atkal paliek vēs, kaut ko pastaigā, bišķi pastaigā. Pēc tam riktīgi saprot, ka miegs nāk. Tu aizēji uz soliņa. Miegs nāk riktīgi samiegojas, tu sāc jau tā kā klanīties un tu uz mirklīt jau aizmiedz. Bet tev ir augsts, tu vienkārši drebi un tu aizmiedz. Un tad es saprotu, es nevaru gulēt, jo savādāk būs ziepas. Un tad es mēģināju kaut kā sevi noturēt. Un tad pēc pāris stundām, šitā mokoties, atbrauca tā lidostas darbiniece, un viņa vienkārši kā eņģelis ieradās, kā glābējs. Jo es skatījos katru mašīnu, kas kaut kur tūmā piebrauc, skatos, vai gadījumā nav kaut kāds darbinieks, kas varētu ielaist man lidostā. Un tāda ieradās, un es saku, es atvainojos, vai es varu lidostā, ja es saku, es jau tās stundas gaidu, man augsts, un kad es tiku lidostā, tas bija tāds svētlaimes mirklis, tāds, wow, tas bija tik nice, silts, viss, un es atceros, toreiz aizlidoju uz mājām, un man draudzene sagaidīja, un es viņu izstāstīju, un vienkārši tas bija tāds emocionāls
crash vienkārši, ka šitā te var izdarīt. Un, un tad pēc tam, ja nemaldos, es atradu darbiņu Rīgā, jo tad mēs, man liekas, dzīvojam Rīgā. Vai mēs pēc tam pārvācāmies uz Rīgu. Un turpat netālāk Senukajā es biju koordinators. Internetu veikalā es tur visu kaut ko koordinēju, cilvēki manā pakļautībā. Un man liekas, es kaut kādu gadu bišķi vairāk nostrādāju. Un, un tad sākās viss optimizācijas, apvienošanās kompānijai, meitas kompānijai, mācas kompānija. Protams, štatu vietas pazūd un viss tam līdzīgs, un līdz ar to tad arī mana koordinātora vieta pazuda. Un tā vietā parādījās kaut kādas citas, kas darīja principā to pašu, tikai tagad to darīja, man liekas, 2 cilvēki, ja es nemaldos. Es tur nostrādāju, un tad bija tas laiks doties jau projām, kad tā man štatu vietas tiek samazināta. Likvidēta, nevis samazināta, likvidēta man tā vieta un pozīcija. Un tad skatījos kaut kāds alternatīvs variants, ko es varu. Un viens no darbiņiem bija kaut kādā stikla fabrikā netālu, kā loģistikas kaut kas, vai koordinators vai loģistika kaut kas saistīts. Un ja Senukajā man bija kaut kāda 800 eiro, man liekas, uz rokas, tad tur man piedāvāja, man liekas, kaut kāds 950 eiro uz rokas. Kas likās vilnoši, man jau teica, jā, davai, nāc, viss forši. Pašam savs tur tā kā mazais oficiņš, tur kaut kas tāds. Un tad es atcerējos, ka, es zināju visu laiku, ka man brālis un māsa un savu vīru dzīvo Norvēģijā. Es zināju, kur viņi strādā, ko viņi dara, un es teicu, Klau, varbūt ir kaut kāda opcija. Un prasīja brālim, brālis teica, ka, īsti nē, tā kā, ka nav variantu. Un tad es prasīju māsas vīram, vai ir. Un tad viņš teica, tā kā, jā, bet tev vajadzētu sākumā tā kā pamācīties to kausēšanu, jo tas darbs bija saistīts ar jumtiem, jumtu likšanu un kausēšanu, membrānu, protonu membrānu. Un es saku, jā, ok, davai. Un tad man teica, ka klausies, varbūt tu vari kaut kādu BE kategoriju vēl pie tam dabūt. Un es atceros, tad es vēl pirms tam, tad es vēl liku to BE kategoriju, mācījos un liku eksāmenus, un tas bija vienkārši vāks. Mācījos braukt ar piekabi, tas bija Volkswagen kaut kāds Golfs, un mācījos ar vienu piekabi, tā kā, mācījos ar vienu piekabi braukt. Eksāmenā bija crossovers kaut kāds un pilnīgi kaut kāda zirga piekaba vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas bija tāds stress, eitu nost, bet beigās noliku to visu pasākumu. Bija arī tos kursos vienas dienas aizgājis, jo citu variantu nebija. Tos kausēšanas kursos izmetu 200 eiro, pilnīgi bezjēdzīgi izmesta nauda, kā vēlāk noskaidroju. Un nākamajā dienā man bija jālido, es dabūju B kategoriju, nākamajā dienā man bija jālido jau uz Norvēģiju. Atlidoju uz Norvēģiju, protams, atkal foršas sajūtas, man sagaida māsas vīrs ar māsu, es ar koferiem, viss ir forši, skaisti. Aizbraucam pie viņiem uz mājām, man parāda, kur istabiņu, kur es tagad padzīvošu. Un aizvedu uz darbiņu. Nākamajā dienā man izdala drēbes jaunas, aizbraucam, sapirkam zābakus, viss tur. Izlutināja vienkārši kā kungu, vai ne? Un pirmā diena super, viss tur forši, nākamajā diena arī viss kapitāli, un, protams, kopā strādā, kopā dzīvo, un tad pamazām sākās kaut kādi tādi kašķīši, jo, ja tu esi cilvēku kopā gan darbā, gan mājās, tur ir neizbēgami kaut kāds kipišs sanāks, kaut kāds kašķis, un visu to mēnesi, kamēr es dzīvoju, tad gāja kā pa celmiem. Kopā strādājām, es esmu cilvēks ar savu uztveri, kā vajag darīt darbus, viņš ir cilvēks ar savu uztveri, kā vajag darīt darbus, jo viņš darīs to darbu jau ilgus gadus, un viņš ir pierādījis sev kā profesionāli cilvēku, kas to dara, un protams, uz viņa atbildību es esmu atbraucis, un es viņu nevaru tā kā piemānīt, piečakarēt, jo savādāk,
priekšnieka acīs viņš būs, nu, tā kā zaudējis kaut kādus bonus punktus, ja es slikti strādāšu. Nu, lūk, un jā, un strādāja un gāja kā pa celmiem, bet kaut kādā veidā tomēr to sadzīvoju, un tad pagāja mēnesis vai bišķi vairāk, un tad es atradu savu pirmo dzīvesvietu, kas bija netālu no viņiem. Tas bija dzīvoklis, es atceros, un pa to mēnesi, kad es strādāju, es jau biju sapelnījis virsstundas visādas foršās, un par cik es biju, skaitījos vēl, man bija mazais D numurs, ja nemaldos, vai kaut kas tam līdzīgs, tad man bija mazie nodokļi, 25% nemaldos bija, un tad līdz ar to man bija, pirmā alga man bija nežēlīgi liela. Es atceros, un ar to pirmo algu es varēju iepirkt sev visu nepieciešamo jauniem dzīvoklim. Divans, veļas mašīna žāvētājs, virtuvē visas lietas, nu visu varēju iepirkt, tā kā tā pirmā alga bija baigi noteicošais variants, lai uzsāktu kaut kādu dzīvi šeit, pirmās gaitas. Nu jā, un tad jau sanāca tā, kad no rītiem viņš man savāca, piebrauca, un tad mēs braucām darīt kopā darbus. Protams, kad visu laiku bija kaut kāds kipišs un bija normāls dienas, bija nevisai normāls dienas, bet tā kā jā, nu, gāja kā pa celmiem pirmajā darbiņā. Tā, kad es dabūju pats savu mašīnu un kaut kādas savas projektiņas un tā, tad jau īstenībā aizgāja mierīgāk tas viss, jo tad man bija sava mašīna, man bija savi instrumenti, man bija savs viss, mazie projektiņi kaut kādi, un tad bija mana dzīve, man tā plānošana, man darīšana, viss bija mans, tā kā. Protams, arī sastrādājamies kopā arī kaut kādā brīdī, tad jau bija savādāk, tad bija vieglāk jau, kad katram sava darīšana un ka kopā pēc tam pastrādā, abi divi jau saprot, ko dara un labi to dara, tad jau ir vieglāk, bet sākums ir šausmīgi grūts. Un vēl sākumā bija grūti tas pierast pie cenām, jo tu tikko es atbraucu, tā kā pirmajā mēnesī, kad es dzīvoju pie viņiem, tad man tā kā viņi man ēdināja, izguldīja viss, tā kā cepur nost. Bet pēc tam, kad sāku viens dzīvot, nu tad jau man vajadzēja sākt pirkt paiku, pašam taisīt ēst un visādas tādas lietas. Un jā, un tad es atceros, ka tie veiklā un skaties cenām tāds, ak, Dievs, Jēzus, kas tās pa cenām vai ne, un man bija sākumā tik šausmīgi grūti vispār tās norvēģu cenas, un ne tikai cenas, tās norvēģu pārtika, man bija tik grūti viņu saprast, viņi bija tik bezgaršīgi uz Latvijas ēdienu fona, viņas bija bezgaršīgas, viņas bija tukšas, viņas bija nekādas, tie pārtiks produkti tajā brīdī likās. Un visu, ko pērc, viņš viss ir draņķīgs, un tu prasi no Latvijas, lai tev sūta desas un to un šito, un tad tu noniecini visu to vietējo ēdienu un viss, un tā, un zin kā, un darbs arī jau nav tāds visforšākais, ka tev vajag slapi ceļi, augstums, lietus, slapi cimdi, un smagumi jāceļā, smagie ruļļi, visi protāna ruļļi, un vasarā akmens vate jārī, un viss tev kaklā tur kņudu un graužu, un pēc tam aizēju mājās, tu vēl to akmens vati nevar dabūt ne no rokām, ne no ķermeņa, ne no kurienes. Tad tev viss niez, un, ak, Dievs, tas bija tāds baigais laiks. Bet par virsstundām maksāja forši. Naudiņu varēja nopelnīt ļoti labu, bet darbs bija, jā, pasmags. Plus vēl tā līme. Vēl bija viena vai divas reizes, kad mums tur aizdegās viss tā līme ar kaut kādu iemeslu dēļ, un tur man bikses gandrīz sadegas, atceros, un viss kaut kādi piedzīvojumi ir bijuši. Un karstās saules uz jumta cepina, un viss tā kā, nu jā. Un tad tajā brīdī es sāku, tā kā man sāka riepties Norvēģija. Riktīgi sāka riepties Norvēģija, un es gribēju mājās. Es biju tā piegurs un piekus, es domāju, metīšu plinti krūmos un viss, un es jau biju nopircis jau busiņu, jo mēs atbrauca uz šeieni sieva, nu jau,
atbrauca ar mašīnu, mums bija Mersis tāds Latvijā, un baigi ilgi jau tur to Mersis nevar braukt, ja tu esi Latvijas iedzīvotājs, Latvijas tiesības, un Norvēģijā tu baigi ilgi nevar braukt ar viņu, tur var kaut kāds pusgadu vai ko tam līdzīgi. Pēc tam, ja tev noķer, tad tu var beigās sodu samaksāt. Un līdz ar to tad vajadzēja kaut kādu mašīnu, un tā viena no loģiskajām lietām bija, kad, davai būs kabusiņš. Ok. Bet pirms tam jau bija nopirkts jau pirmais mocītis, ko es aizmirsu pieminēt, tā bija Honda. Un vēl pirms tam es biju no Latvijas atvedis vēl visā tajā gada laikā, ko es tur strādāju. Es biju atvedis no Latvijas savu Yamaha moci, lai es varētu šeit pa vietu braukt. Es braucu, tad tas mocis kaut kā sāka jukt, un es sapratu, nebūs aršana vispār ar to moci. Forši viņš ir, bet mocis nebūs aršana. Tad es nopirku moci, aizbraucu ar viņu. Nopirkām mocīti, pirmais bija Honda Deville. Fantastisks mocis, man arī tik patikās un viss. Bet pēc tam tu saproti, ka tu gariem gabaliem viņš ir baiga labs, bet pilsētā kaut kā, tā nav visai. Lūk, un tad kaut kā to mocīti es pārdevu, un man palikās tikai tas Yamaha mocis, ja nemaldos, vai otrādāk bija pārdevu Yamaha, un palikās tas. Un, un tad es pārdevu savu Yamahu, un pārdevu Hondiņu, ar kurš bija pabraukājis. Un tad es vienā dienā kaut kad strādāju Stavangerē uz jumtiem. Un es atcerējos, ka man rītīgi patikās tas mocīts Royal Enfield. Mēs Latvijā ar bijušo sievu arī bijām aizbraukuši paskatīties. Pirms es atbraucu uz Norvēģiju, mums rītīgi patikās, tas bija tāds mazais sapnīts. Lūk, un es, ko tur, es vienkārši vienā brīdī ņēmu un internetā pa telefonu no moču dīlera nopirku pirmo mocīti, pirmo jauno mocīti. Un, un par cik mums bija tas busiņš, tad mēs ar bijušo sievu mēs izdomājām, brauksim pakaļam ar busiņu. Tas bija 6,5 stundas uz vienu galu, jo mēs dzīvojam te pie Stavangers. Mocītis bija, salons bija Oslo. Un tad mēs izbraucām agri no rīta ar busiņu. Aizkratījāmies uz turieni, savācām mocīti un kratījāmies apakaļ uzreiz 6,5 stundas ārprāts. Tas bija vienkārši vāks. Bet mocīts bija mājās un prieks un laime un viss un fantastiski, viss bija super. Un tad bija tāds, wow, riktīgi krūt, riktīgi nice. Un, un pēc tam, pēc kaut kāda laika, principā, tā, kad man bija tas mocīts, tad jau es biju nomainījis darbiņu jau citu. Un tad jau, kad es nomainījis darbiņu, tad jau tev liekas, ka tā dzīve ir foršāka. Jo brīdī, tā, kad es gribēju mest plinti krūmos, es brālim pateicu, viņš saka, vecīt, netais muļķības, ko tu darīsi Latvijā? Tev tur nav ko darīt Latvijā. Tu aizbrauks, pastrādās kaut kādu darbiņu, atkal tev nebūs ne piķis, nekā, atkal būs pliks un nabaks. Un es tā kā brāli paklausīju, un es aizsūtīju kaut kādu CV, tepat vietējos. Un, un kaut kādu mēnesi pirms, man liekas, es gribēju doties jau projām uz Latviju. Es jau biju pazvanījis priekšniekam, ka teicu, ka es nevaru, es nevaru izturēt vairāk. Ka es arī biju ar to darbu konkrēto, es slimoju katru 3. nedēļu, man liekas, slimoju. Jo lietus, slapis rokas, augstums, sniegs un viss, un caurvējš un sveiki, un to es atkal slims. Un es teicu, ka es tā kā nevaru vairāk. Un tieši tā, kad es vienu dienu strādāju uz jumta, man zvanīja no kompānijas, kur es strādāju. Un tagad, kur es tagad tieši beidzu strādāt, bet zvanīja no turienes, uzaicinājām uz interviju,
pastāstīju, ko es daru, ko ir ne, un viņiem ļoti patikās, ka man ir pieredze sakarā ar lauksaimniecības tehniku un graudu iekārtām un elevatoriem visiem tādiem, kas man bija Latvijā, ko es biju ieguvis, ko es biju kā menedžeris un projektu vadītājs. Lūk, un tas viņam viss patikās, un tad pēc nedēļas man pateica, ka mēs vēlētos tevi savā komandā. Un tas bija tāds, wow! Jo es aizgāju turien, tur man piedāvāja lielāku algu, labākus apstākļus, respektīvi viss bija daudz, daudz labāk. Un tad sākās pirmās ceļošanas, protams, viss apmaksāts, viesnīciņas, kaut kādas viss forši un darbiņi tādi likās viegli un tādi interesanti viss, un pēc tam sāka kompānija augt. Un sāka kompānija augt, radās vairāk klienti, daudzāk klienti, vairāk darba. Mēs bijām tikai pāris cilvēki, kas īstenībā ceļoja. Un līdz ar to tad, kā bija, tā bija. Un tad jau sākotnējais darbiņš, kas likās riktīgi viegls, tad jau bija baigi saspringti. Ļoti bieži bija projām no mājām, strādāja garas stundas, pat 13, 14, 15 stundas dienā, un sestdienās arī tajā skaitā jau bija projām, jo tā bija obligāts nosacījums. Ja tu esi projām kaut kur komandējumā, tad tev ir jāstrādā arī sestdienās. Protams, viņi maksāja dienā kaut kādu ekstra naudu par komandējumu, kad tu esi komandējumā. Un plus vēl standarta algu, kas bija liks stundas likuma bija. Un tad jau tā naudiņa sanāca ļoti labi. Bet visu laiku tu bija projām no mājām. Sieva bija mājās. Viņa strādāja vēl Latvijas darbu tajā laikā. Un es biju visu laiku projām no mājām, es nebiju mājās. Es biju 2 nedēļu, 3 nedēļu tur un kaut kādu nedēļu šeit. Un tajās reizēs, kad es biju šeit, tad es satikos ar draugiem, protams, sestdien, svētdien. Gribās vienkārši nodot uguņus, jo tu esi bijis projām, dzīvojis kaut kādā briesmīgā vietā, darījis visu laiku smagus darbus un tā. Un gribās, protams, nodot uguņus. Vai ne? Un tā kā tā dzīve gāja. Kad brauci darbā, tad tu cilā trubas, tad tu skrūvē trubas, griez trubas, liec kopā, plāno, liec visādus zivju barotavas, liec kopā, konstruē un montē mīnus grādos, plus grādos, augstumos, neaugstumos. Un visinteresantākais tas, ka tie visi projekti, kas bija saistīti ar zivu to visu pasākumu, viņi vienmēr bija baigās nomalēs, kur pilnīgi tūmā nekā nav. Tu esi pilnīgā nomalē, tur ir tikai ļoti, ļoti daudz latviešu, poļu un vēl visādas izcelsmes strādnieki. Un tu dzīvo tā kā tādā, Norvēģis saucās barakas, laikam viņš saucās. Tā kā tāda vizuāli viņi izstāsta kā kuģi kajīte. Tāda visprastākā kuģa kajīte, maza dušu, gulta, galdiņš un viss. Protams, pusdienas tika apmaksāts, tur ir kopgalds vai ne, un tad konkrētās stundās tu, protams, varēja iet un ēst kopgaldā. Bet bija projekti, kur nebija tādas lietas. Un attiecīgi tad, tev vajadzēja kaut ko uz vietas pirkt, kaut kādas savas lietas, ko tu vari atļauties. Jā, un tu brauc tajos darbiņos, un tev ir tie kaut kādi apstākļi, bet viņi nebija ideāli, un tad sanāk, tu biji ļoti, ļoti, ļoti daudz projām no mājām, un tu sāc uzdot sev jautājumu, vai tas ir tā vērts, ka tu esi visu laiku projām, tu maksā par tām mantām, ko tu esi iegādājies, kaut kādas līzings vispārējos, bet īres un viss tādas, bet tu viņus reāli neizmanto. Kā tu viņu nevar izmantot, tev nav laika, kad viņu izmantot. Tev ir daudz naudas, salīdzinoši daudz naudas, bet tu to naudu nevar iztērēt. Tev nav kā tērēt viņu. Un tu saprati, ka tam nav jēga, jo tu esi darbā pārguris, tu esi projām, strādā garas stundas un viss, un tev ir vairāk naudas, bet kam tu to dari? Tā kā tu īsti nesaproti to jēgu. Un tad sākās tas loģiskais ceļš, ka gribēja kaut ko mierīgāk uz vietas, lai tu saproti, ka tam, ko tu dari, tam ir loģika, ka tam ir jēga. Un tad sāk skatīties citu darbiņu.
Un pamazām skatoties citu darbiņu, es arī pateicu darba devējiem, ka es vairs negribu ceļot, ka man tas ir pa daudz. Un tad viņi man tā kā iedeva darbiņus uz vietas vairāk darīt, kaut kad aizsūtīja tuvākās vietās, pusotras stundas braucienā bija. Un tad bija viens darbiņš, bija tāda vieta kā Ordāla, un tad tur es pavadīju principā visu laiku. Un tur bija nosacījums. Viņi teica, ir 2 varianti. Vai nu tu tur aizbrauc uz nedēļu un dzīvo uz vietas un strādā 8 stundas, vai arī tu vari braukt mājās katru dienu, turp un apakaļ, bet ar nosacījumu, ka uz vietas tev jānostrādā ir 8 stundas un tikai tad tu vari braukt. Protams, izvēlējos tās 8 stundas, un tad dienā sanāca, es nostrādāju kaut kādas, rēķinu 1,5 stunda turp, nostrādā 8 stundas un 1,5 stunda atpakaļ. Tas mums sanāk ir 11 stundas. Tā sanāk? 11 stundas. 11-12 stundas, kā kur reiz. Katru dienu. Plus vēl tev jābrauc starp tuneļiem visiem tādiem pie stūras. Un tad es pateicu, ka vienā dienā es biju aizbraucu uz turienu un šausmīgi pārguris un bija pēdējie kaut kāda, bija 7 vai vakarā vai kaut kas tam līdzīgs. Un pēdējie mazie darbiņi bija jāapdara, kas bija, un tad bija tad incidents notika, ka es pārguruma dēļ nokāpu pa trepēm 8 metri lejā tādā pagrabā, un man tajā brīdī likās, ka tur nokāpjot, man likās, ka nav gaisa, trūkst elpa, smoku nost, un tad es ātri skrēju pa trepēm augšā un pārbies viss un šoks un viss, un pēc tam turpini kā strādāt un darīt tos darbus, pēc tam saprot, ka tev rokas trīc un viss, tad tu zvani uz Latviju, mammai runā un asaras sāk līt vienkārši pašas no sevis, no tā šoka laikam, ka likās, ka ārā netiks un likās, ka nomirs un tā, un tas bija beigās šoks, un tad es tam pateicu, ka es tā un tā notikās un bija traki. Un pēc tam nākamā reize, kad braucu, tad jau bija tā vairāk skatījos, kuras kāpi, kuras nekāpi, ko es daru, ko es nedaru. Bet bija viena reize, kad es aizbraucu, un es braucu caur tunelim, un tajā laikā tas tunels bija, tā viens tunels bija aiztaisīts ciet, un atstās tikai otrs tunels vaļā. Un es braucu ar to tuneli, un es jūtu, ka man atkal ir slikti, ka man ir trūkst gaisa, reāli smoku nost un ģīpstu nost, un es esmu mašīnā darba, un es braucu uz darbu caur tuneli, un tur ir 60 km/h atļautais, man slikti, un es vienkārši iedodu pa federu un braucu uz 80, lai tiktu ārā no tuneļa. Protams, pārbijies, paelpot nevaru, izbraucu no tuneļa visu logu vaļā, viss. Kaut kā braucu, kaut kā strādāju, un tajā pašā dienā vajadzēja braukt ar to pašu tuneli braukt apakaļ, un tas bija tāds stress ārprāts, un braucu apakaļ, un atkal tas pats, un domāju, Jēzus, kas notiek, velns, visu laiku braucu caur tuneļiem, un viss bija normāli, un tagad pēkšņi šitāds tevi brīnums notiek. Un tad sākās tas veselības gājiens tā uz leju pilnīgi, un tad sākās tās panikas lēkmes biežāk, sākās darbā uz vietas, līdz tam, ka man vajadzēja pat braukt ar ātro palīdzību, uz lēgavakti, uz neatliekamo palīdzību braukt, un bija tik slikti, likās, ka nomiršu un ģīpšu un visu, un es jau nezināju, kas tajā brīdī tas ir. Un beigās man pateica, ka tā ir panikas lēkme, un ka tas esot normāli pie pārslodzes, pie stresa milzīga, pie tas, ka tev darbā kaut kas neiet un ka tev presingo. Un bija darbā tā, kad kompānijā, kurā es strādāju, tur viņiem tā darba loģika bija tāda, ka mēs tev maksājam naudu, tu strādā x stundas, bet tev katra stunda ir jānopelna. Tu nedrīkst sēdēt nevienā brīdī, jo tu tad nepelni naudu, tu neatpelni. Viņi negribēja vienkārši tāpat maksāt naudu, jā. Ja ieraudzīja, ka tu tā kā atpūties uz vietas, tad nāc un saka, klausi, tev darbiņš nav, vai mēs tev iedosim, tu jau tāpat jau tu darbiņu dari un tu esi saguris un tā.
Un tā bija tā attieksme, jā, tā, kas bija sākumā bija riktīgi forša un viss kapitāli, bet augot uzņēmumam, augot apjomam darbu un visam pārējām darbinieki bija parādījās, katru dienu klāt nāca darbinieki kaut kādi, plus vēl paplašinājās, ļoti, ļoti strauji izauga, ļoti daudz darba un līdz ar to mainījās arī attieksme kā tāda. No super draudzīgās jau tad bija tāda, ka bija daudz pārmetumi, ka tu dari to ne šitā, tā ne šitā, un ka to nedari un tā nedari, un ka tas nav labi, šitas nav labi, kaut gan tu it kā dari visu no sirds, tīrākās sirds un tā. Jā, tad sapratu, kad pienācis laiks vienkārši mainīt citu darbu, un tad es aizsūtīju CV, protams, tad es vēl strādāju un tā, bet tad man pazvanīja un pateica kompānijas, kurās es uzsākšu tagad darba gaitas. Man pateica, ka viņi vēlas man uz interviju, nointervēju, un pēc tam pēc kaut kāda nedēļas vai cik, viņi pateica, ka viņi vēlās, lai es turēju strādāt, viņiem patikās viss, ko es izstāstīju. Jā, un tagad es dzīvoju viens, strādāju, visu laiku bija slimības lapa visas iepriekšās nedēļas, jo tu aizbrauc darbu, pastrādā 2 stundas, tu saproti, ka tev sāks panikas lēkme, tu brauc mājās, tu ej pie dakteriem, tu zvani dakteriem, saka, kas notiek, kas nenotiek, viņi saka, nē, tur mēs tev tā nevaram palīdzēt, tev pašam jātiek ar to galā. Tad es pats atrodu psihologu pēc māsas ieteikuma, aizēju turien, es parunāju viņiem, viņi saka, nē, tev viss ir normāli, tev tikai pašam ar visam tu jātiek galā, un tu beigās tu dodies kaut kur meklēt palīdzību pie kaut kā, bet beigu galā tev pašam ar to visu jātiek galā ir, kas man liekas pilnīgs absurds. Un vēl nepalīdz tas, kad es dzīvoju viens. Man nav ne mājdzīvnieka, es dzīvoju viens, un nav līdz cilvēka blakām, kas tev atbalstītu, un tas arī rada vēl vairāk tās bailes un to, ka tu esi viens un ka tu paliksi viens un viss tas, un tai panikai viņai patīk visas tās lietas, ka tu esi viens, ka tu esi stresā, ka tev tas un šitas, un viņai ļoti patīk tās lietas. Un ar to visu tagad ir jādzīvot, ar to visu tagad jātiek galā un kaut kā mēģina to visu sakārtot, sadarīt. Tajā pašā laikā tu saproti, ka tev jāmaksā rēķini, tev jāiet ir darbā, tev ir jāstrādā, tev jāmaksā rēķini, īre. Īre man sanāk, ka 12,5 tūkstoši ir jāmaksā pa 80 kvadrātiem, plus vēl 700 man ir elektrība jāmaksā katru mēnesi. Un tad, protams, ir kaut kāda leasing, kas kopā sastāv vēl kaut kādi 6,000 apmēram, 5-6 tūkstoši mēnesī sastāv leasingi. Un, protams, ka tev vēl arī jāēd un jālej degviela mašīnā. Un tā ēšana sastāv apmēram kaut kādi 5-6 tūkstoši arī vienam, jo es tā baigi neprātīgi ēdu un baigi neskatos, ko es pērku veikalā tagad. Bet vajadzētu to mainīt visu. Un degviela arī aiziet kaut kā 2-3 tūkstoši dīzelīts. Tā kā viss tas ir jādara, viss tas ir jāmaksā un ir jāstrādā. Un es mēģināju dzert kaut kādus nervostrongus un visu kaut ko tādu un šito. Un tagad es eju tādam posmam cauri, ka es eksperimentēju ar to, kas man palīdz vieglāk atveseļoties un atkal aiziet kaut kādā normālā dzīvē. Jo dakteri, man ģimenes ārsts, un viņi nav pati labākā, viņi ir briesmīgs ģimenes ārsts, un to nesaka tikai es, izrādās man darba kolēģi vīram arī bija tā ģimenes ārste, un viņš teica precīzi visu to pašu, ko es teicu. Ļoti neatsaucīga, ļoti nav pretīm nākoša, un man arī viena paziņa no Bergenas arī viņa teica, ka ne, tā nav jābūt, tas ir pilnīgs absurds. Tā kā viņa tur darās, ka slimības lapas iedod tikai uz 3 dienām, tad es aizēju tad es atkal samaksāju 270 kronas, un tikai ik pa 3 dienām man to slimības lapas, un ik pa 3 dienām es eju maksāt 170 kronas, 270 kronas. Lūk. Un tāda ir tā dzīve tajā Norvēģijā. Bet ar visu to
es savas mājas uzskatu par Norvēģiju, nevis Latviju. Jo Norvēģijā tā dzīve ir mierīgāka, cilvēki ir priecīgāki, smaidīgāki. Cilvēki var atļauties visu, ko viņi vēlas atļauties. Tādā ziņā, ka nevienam neko nezoga, neviens neko netaisa kaut kādas pat ļaķinas un tādas, jo visiem viss ir pietiek. Ja viņam vajag, viņš viņu nopirks vai nu skaidrā, vai nu leasingā, vai jo visi cilvēki ir strādājoši, strādā savos darbiņos, vai nu tas ir vieglāks vai smagāks, vai labāks vai sliktāks, vai kaut kā tā, bet cilvēki dara savus darbiņus, strādā godprātīgi viss, un attiecīgi tad pelna pērk, brauc atpūsties, tā kā to var izdarīt, un jo vajag atpūsties, jo darot darbiņus, tu smagi strādā un tev vajag atpūt, un tāpēc arī ir tās bildes sociālos tīklos, kad ir tāda smuka vieta, šitāda smuka vieta vai kalns un tas, jo cilvēkiem vajag to atpūt. Un Norvēģijā saule nav baigais retums, bet viņi ir tāds, nav ļoti bieži viesis, un tās dienas, kad ir saule, silts, tad mēģina izmantot pilnvērtīgi, vai nu kaut kur brauc, kaut ko cept, vai ar mocīšiem, vai kaut ko tam līdzīgu, jā, bet mēģina izmantot to visu pasākumu. Latvijā to sauli tā baigi nenovērtē. Viņi ir daudz un bieži, un tad ir un ir. Bet šeit to sauli vairāk novērtē. Tā kā tā dzīve Norvēģijā, viņi ir mierīgāka. Tāda, jā. Tev vairāk relaks ir tie dzīvē. Skaidrs, to dara to savu darbiņu, viņš ir smags un tāds, bet tomēr tev ir tāds savu stabilitāte, tev ir savu drošība, tev ir savu brīvība. Tu vari atļauties vairāk nekā Latvijā. Tev nav jākrāj gadu, 2, lai varētu iegādāties kaut kādas lielākas lietas. Tu to vari šeit izdarīt bišķi brīvāk. Un ka tev vēl paliek kaut kāda X summa mēneša beigās, ka tu nekasi naudiņas kopā. Protams, ja tu dzīvo ar prātu, un tu neesi aizgājis pilnīgā, vaiprātā ar kredītiem un vēl visādām lietām, ja? Ja tu esi loģiski domājošs cilvēks, tad viss jau ir kārtībā. Tā kā tas ir mans stāsts par Norvēģiju īsumā, un tad es mēģināšu dabūt vēl kaut kādus cilvēkus, ar kuriem varētu parunāties par šīm lietām. Pastāstīt viņi, kā viņi šeit nonākuši, ko viņi darījuši pirms tam, kā viņiem dzīvojas ir Norvēģijā, kā viņi gājuši cauri, kādus darbiņus viņi darījuši, ko viņi ir sapratuši. Tā vairāk dialogu veida, nevis monologu veida, jo tagad man mute sausa, man līdz sākas kakls sāpēt, bet tas tagad būtu šoreiz viss par to manu stāstu par Norvēģiju, bet īsumā. Bet es ceru, ka būs vēl kaut kādi viesi, kuri varēs padalīties, un tad varbūt latviešiem būs lielāka sapratne par to, kas šeit notiek, un kādi cilvēki šeit dzīvo, un kā dzīvo, un kas šeit cilvēkiem dzīvojošiem ir jādara, lai viņi varētu tādu dzīvi atļauties. Tā kā liels paldies, un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Visu labu!